Pirmdien, 13. jūlijā, Valmierā treniņu nometni uzsāka kontinentālās hokeja līgas klubs Dinamo Rīga. Nu jau tradicionāli dinamieši pirmssezonas sagatavošanās ciklu aizved tieši Vidzemes Olimpiskajā centrā, kur pirmo ledus treniņu vadīja jaunais komandas galvenais treneris, Somu speciālists Kari Heikila. Par sajūtām pēc aizvadītā treniņa pastāstīja Dinamo uzbrucējs Andris Džeriņš. Pirmā diena Dinamo treniņu nometnē Valmierā, aizvadīts pirmais treniņš uz ledus. Kādas sajūta atkal slidām? Pasmagi. Viss tāds mazliet ierūsējis, grūti slidot. Jā. Bet, ir mazliet labāk nekā gaidīt, tā kā tas laikam pozitīvi. Kas bija tās pirmās lietas, pie kā jūs strādājāt šajā ledus treniņā? Tīri atcerēties, kas ir slides, nūjas un ripa un kā slidot, un mazliet arī paslidojām vairāk un kā mēģinājām iemest golus un tā. Tā kā tīri pamats mazliet. Kādi pirmie iespaidi par treneru Heikilu? Kā jau tu teici, viens ledus tikai, pagaidām viss pozitīvi, protams. Tajā dzīvosim, redzēsim, kā tālāk būs. Pirmo reizi Dinamo treniņu nometnē piedalās 20 gadus jaunais uzbrucējs Sandis Zolmans, kurš pēdējās 2 sezonas pavadījis Amerikā. Fiziski jūtos labi, pirms tam vēl patrenējos pats kaut kādu mēnesi iepriekš. Tagad mums bija treniņu nometne viena nedēļa Rīgā, kur mēs no rīta skrējām pa Jūrmalas smiltīm, lēkājām, visu, ko darījām, un tad vakarā bija zāle, un tad mums iedeva 2 dienas brīvas, un tagad jau uz ledu, bet kopumā jūtamies labi, manuprāt. Es arī jūtos labi, tā kā viss ir kārtībā, tikai jātrenējas. Zolmans ir pirmais Valmieras hokeja audzēknis, kurš uzaicināts KHL kluba treniņu nometnē. Tādēļ vaicājām hokejistam pastāstīt par emocijām pēc treniņa Dinamo Kraklā uz Valmieras ledus. Ļoti labs. Tas tāds bērnības sapnis arī varbūt bija. Varbūt komanda vēl nebija uztaisīta, bet augot līdz Dinamo jau bija tāds sapnis, varbūt kādreiz uzkāpt ar šaļiem kopā pasloties, bet baigi forši mājas ledus. Visu bērnību es šeit trenējies, tā kā baigi forši pie savējiem te padās mājās. Ko tu varētu ieteikt Valmieras jaunajiem puikām? Kas ir jāizdara, lai nokļūtu līdz Dinamo treniņu nometnē? Vienkārši jātiecās uz mērķi, jātrenējās, smagi jāstrādā. Nezinu, ko daudz var teikt. Pašam ir ar sevi daudz jāstrādā, jāiet zāli papildus. Vienkārši darbs, smags darbs, un tad jau rezultāti būs. Treniņu nometnes noslēguma fāzē Dinamo Valmierā aizvadīs 2 pārbaudes spēles 24. jūlijā, tiekoties ar Toljatti Lada un 28. jūlijā uzņemot Maskavas apgabala Viķez.